Nu, labvakar ēterā cilvēks, kas ir veicis vairākus nozīmīgus kāpumus. Man sauc Arts Volfs, viņus sauc 4 brāļi. Ap citu, Alfrēds ir atrakstījis ziņu. Mums Alfrēds ir viens no tādiem kaismīgākajiem Brādēs vai KLV klausītājiem. Sveiks, Alfrēd. Jā, viņš raksta visu laiku ziņas. Viņš saka, es 2 pazīstu no viņiem. Bet, tā kā pazīstu, kā zīstu mūs? Ka estētiski patīkami izskatās. Es 2 no viņiem pazīstu. Viņš nav minējis, kurus. Tāpēc iepazīsimies varbūt tās. Jo es, man liekas, ka nekad šādā setupā neesmu bijis interviju, vismaz tādā izpratnē ar jums. Iepazīsimies varbūt, jā. Sāksim ar resnāko. Tad sāc, jā. Kad Jānis runās, būs eho, jo no viņa mutes dobuma nāks. Bet mans vārds ir Juris, uzvārds Kozlovskis. Pārējie arī variet pateikt. Mums visiem uzvārdi vienādi, jo mēs tiešām esam brāļi. Es neticēju, ka jūs esat brāļi, jā, bet jūs reāli esat. esat Oskars. Un kāds ir uzvārds? Slaidākais, skaistākais Kozlovskis. Labi, arī lielākais melis. Jānis Kozlovskis, slaidākais, skaistākais brālis. Mātiņš Kozlovskis, jeb Kozmens. Kozmens, es zinu, jā, es zinu no tos 2, es nezinu. Tad varbūt Alfrēds zina tos otrs 2. Jā, noskaidroju, vai Alfrēds, kurus no viņiem konkrēti Alfrēds zina. Alfrēds atrakst uz 28-600-900. Cilvēkiem, kas nekad nav bijis jūsu šovos, pieļauju, ka tādi varētu arī būt. Man liekas, ka nav vairāk. Nav? Jā. Nē, man liekas, ka Visi visi ir bijuši. jā, visi. Bet nu tu uzdod jautājumu. Es neesmu bijis. Pēc neesmu mēs bijis. atnācām pie tevis. Tie Tie, kas laikā, nav man bijuši. liekas, kalnos kāpi tur viņas Jā. kaut kur. Jā. Bet es gribētu zināt, ko jūs tur darat tajos šovos? Nu, tas ir ļoti labs jautājums. Es drīkst pastāstīt. Es primāri, kāpēc tas tiek darīts. Jā, sāksim ar kāpēc. Tātad, kāpēc tas tiek darīts? Mēs esam prasījuši mammai un tētim, lai noskaidrotu, kurš no mums ir labākais, un attiecīgi prasījām. Un viņi atbildēja, ka mēs visi esam vienādi labi, kas ir skaidrs, ka tā ir plika melošana. Tā ir, Nepatiesības teikšana, kas mums ļoti nepatīk, un tādēļ mēs nolēmām to visu ņemt savās rokās. Pelnīt lielo piķi, noskaidrojot, kurš no mums labākais. Šobrīd esam zaudējuši daudz naudas, jo mēs mūsu biznesa plāns ir visu naudu ielikt šovā, un tad skatīties, ka pāri pašiem nekas nepaliek. Esam vismazāk pelnošie no visiem savā uzņēmumā. Baigi neveiksmīgas investīcijas tādas. Es teiktu veiksmīgs, jo es teiktu, ka tā mums sirdslieta un hobijs, un tā ir mūsu aizraušanās, un tāpēc arī mums nav žēl. Ja mēs skatāmies tiešām Paradoxālā kārtā mums arī nākās tikties regulāri, kas īstenībā... Jā, bet atbildot uz tavu sākotnējo jautājumu, kas tajā šovā notiek? Tātad mēs 4 pirmām kārtām esam improvizātori un vēl slīpsvītra liekam komiķi, un mums improvizācijas pieredze uz 4 kopā ir 83 gadi improvizācijas pieredzes uz skatuves. Jēzus! Jā, vai ne? Kozmenam 80. Un mums tā pārējiem tur pa pusgadam ir sanāk. Bet nē, jā. Un tad ir daļa šova, trešdaļa, es teiktu, ir improvizācijas etīdes. Tad mēs arī rakstam stand-upus. Uz katru šovu ir cits stand-ups. Mēs filmējam izaicinājumus un tos atrādam šovā video formātā. Piemēram, mēs esam cepuši kūkas un devušies Zomaram, lai noskaidrotu, kuram labākā kūka. Izgatavojuši transporta līdzekļus, veidojuši torņus limitētā laikā. Labākā rotaļlieta priekš vienam. Jā, smīdinājuši bērnus, kuram tas labāk sanāk. Ir visdažādākie izaicinājumi. Arī esam glābuši cilvēks, veidojuši laivas un vispār. Jā, slīkstošus, lai tā kā veicinātu, jo peldēšanā Latvijā saskatījām problēmas. Laikmetīgo mākslu taisījuši, mūzikas instrumentus izgatavojuši 3 stundu laikā no sev pieejamiem materiāliem un zināšanām. Lieku teikt, ka visiem principā šiem te pārbaudījumiem viņam ir laika limits, cik to ātri, cik tad jo ir laika. Mēs nevaram operatoriem maksāt bez glīta. Plus arī parasti žūrijas mums nāk sabiedrībā populāri cilvēki, tajā jomā speciālisti. Jā, augstāk. Piemēram, mūzikas instrumentiem žūrī bija Kaspars Ansons, producents, kas ir... Vakar šeit bija, jā, tieši tā. Man liekas, ka viņš ir brālēns Zebrenē vai kaut kas tam līdzīgs. Kaut kas viņam ir tur saistībā ar Zebreni. Jā, kaut kas. Es nezinu īsti precīzi. Un bija smieklīgi, jo arī tos mūsu drausmīgos izgatavotos instrumentus spēlē reāli augstākā ranga Latvijas mūzika. Profesionāli katrā ziņā. No simfoniskā orķestra vai numur 1. Piemēram, uztaisīja ļoti tādu improvizētu kokli no
poda. Milzīga puķu poda, teiksim, plastmasas, kas bija, teiksim, tā, ka varētu teikt, ka tā ir kokle, un to spēlēja Laima Jansona, piemēram. Brīnišķīgi. Jā, viņa tā neuzskatīja, bet viņa savainoja pirkstus uz stīgām. Kas varbūt nav labi viņas profesijā. Bet jā, vienmēr sakot, mēs rādām šādus izaicinājumus. Plus vēl viena smieklīga lieta, manuprāt, ko mēs ļoti forši darām, mēs filmējam neprasītas reklāmas latviešu uzņēmumiem, kur mēs atrodam latviešu uzņēmumu, uzfilmējam viņiem reklāmu, ar viņiem nesarunājot to, un tad atrādam savā šovā. Varbūt viņi būtu priecīgi par tādu reklāmu. Ļoti iespējams, ka arī viņiem tā reklāma nepatīk. Bet ir gadījums, ka kāds arī nopircis to? Mums vienreiz sanāca ļoti laba reklāma. Nē, mums ļoti daudz reizes sanāca ļoti labi. Jā, tieši tā. Mums ir daudz reizes sanākuši ļoti labas reklāmas. Un vienreiz bija tiešām tik laba, ka mums bija tāds bet jāpamēģina pārdot, kas bija Latvijas mežiem. Un mēs viņiem aizsūtījām, teicām, hei, varbūt gribat nopirkt šo reklāmu. Viņi teica, mums nav naudas priekš šī Latvijas mežiem. Mēs vēl cenu neaizsūtījām. Tā kā aizbildināšanās, drīzāk. Un tad mēs to reklāmu ielikām tāpatās Facebookā. Viņai bija laikam cik pār 200 vai 400 tūkstoši skati. Pār 1000. Jā, un tad mums bija tāds, un vēl tur rakstīja beidzot Latvijas mežiem normāla reklāma. Tā kā smieklīgi. Un mums katru šovu ir arī īpašais viesis, kāds populārs cilvēks Latvijā. Un tad pirmajā, kas ir rītdien jau šovs, būs Kāpēc es neesmu tur bijis? Nekādā. Nu, bet taču tu... Varbūt mēs varam uzjautāt, ko viņš dara rīt 8 vakarā. Jā, ko rīt 8 dara? Sākās. Tāpēc arī neesi bijis. Līdzīgi apgalv kā Latvijas mežā. Nav naudas tam. Bet Markus Riva mums būs rītdien īpašais viesis. Es nevaru, tad nevar, Mēs varam parunāt vienīgi par 20. novembru, varbūt, vai decembri. Mēs varam, jā. Mums ir 5 izrādes, katra citādāk. Reiz mēnesī, jā. Okay, un starp citu mums arī, tas ir noslēpums patiesībā. Ne, nav noslēpums. Ir pāris cilvēki, kas ir abonējuši visu sezonu, un viņiem ir īpašas dāvanas no mums. Tā kā tas lojalitātes programma. Rokas spiediens, laipns skatiens, tādā līmenī. Un tad mēs vēl stāvam pie viņu mājas un skatāmies pa stundai katru dienu uz viņu logiem. Jā, tā ir bonus sistēma. Jā, tas ir tās labās lietas. Jā, bet tu jau Jāni teici, ka jūs baigi improvizātori esat. Vai gadījumā nav bijis tā, ka viens no jums tur aizimprovizējās un visi pārējie nesaprot, kas notiek? Ir tā bijis? Ka kauns paliek? Tā kā jā, Čāls vienkārši aizimprovizējies. Un kā jūs vispār izējāt no šitām situācijām? Nē, mēs vienkārši atzīstam, ka šitais ir kaut kāds stulbums. Un loģiski, ka tas netiek atlaists, tas netiek tā kā notušēts un jauki. Ja mēs esam brāļi, ja tu esi tīzlis, mēs liksim tev to zināt. Pārējie. Jā, tāpēc mēs cenšamies, lai nebūtu tā. Mēs tur nespēlētu teātri, ka, šis gan bija baigi labi, super, ko tu dari? Papājā pa galvi vēl, baigi labais čalis. Nē, skatītāji, jūs esat tie, kas nesaprot, ka šis bija baigi labi. 4. sezona. Jau, iedomājieties, 4. sezona, cik daudz es neesmu redzējis. Jā, 17 šovus tu neesi redzējis. Jā, 23. oktobris, 20. novembris, 28. decembris. Jūs esat iekāpuši vēl nākamajā gadā, janvārī, arī 22. un 19. februārī. Viņš vairāk par to, kur tas notiek, cikos, kur vēl, kā var kaut ko dabūt vispār. Tas notiek koncertzālē Tower, kas ir Vefā, citi zin kā veco Godvillu, tagad jaunā koncertzāle Tower. Pirms tam vēl kaut kas tur nebija gadījumā, pirms Godvillu? Tur radio taisīja un visādas stumbas. Jā, tur bija tur arī alpīnistu klubs. Un notiek koncertzālē Tower un biļets var meklēt 4brāļi.lv. Tur vēl visu kaut ko var meklēt. Tur visu kaut ko var par mums atrast. Bildes, mēs arī patiesībā rītdien šo to izziņosim, kaut ko foršu, ekskluzīvu un jaunu, ko mēs vēl neteiksim šodien, vai mēs sakam šodien. Nē, nesakam šodien. Labi. Jūs to pateiksiet rīt izrādē. Rītdien izrādē tas tiks tā kā pateiks, un tad tas notiks internetos. Man pašam būs pārsteigums. Tas par tavu to svaru. Jā, ok. Jūs jau minējāt Markus Riva, tā kā kaut kas jau muzikāls tur tajā visā parādās. Par muzikālām lietām tur viens čalis, starp citu, rūpējās,
kuru vārds ir Jānis Niedra. Viņam starp citu šodien dziesma iznākusi. Tieši šo dziesmu es gribēju arī atskaņot. Un tāpēc es gribēju pajautāt par to pavadošo sastāvu pusbrāļi. Jā, viņi paši sevi tā iesauca. Tur gan vecāki tik ražīgi nav bijuši, lai mums 4 mūziķus pietaisītu klāt. Bet jā, Jānis Niedra, Artūrs Strautmanis, Toms Valmiers un Maks Staradubovs, kas ir oranžo brīvdienu pūtais. Viņš mums šo sezonu pievienojas. Pūtais, un rīta stieņa pūtais. Jā. Es negribētu būt rīta stieņa pūtais. Hei, tā ir mana grupa. Nē, sorry, tad gan. Tad viss kārtībā. Tā kā, jā, mums ir 3 pūtēji rīta stieņi. Jā, tas labi izklausās. Visiem, kas tikko pieslēdzas. Es gribēju pateikt, Jānis Niedra īstenībā nav tik jauks, kā viņš vienmēr izliekās te atnākot. Jā, jo viņš bija mums Rēzeknē līdz uz mūsu izbraukuma šovu, un viņš viesnīcā salauza skapja durvis. Tā skatītāji. Skatītāji! Jānis Niedra būs ciemos, starp citu bija runāts, ka šonedēļ tā kā, bet pārlikām uz nākamo nedēļu. Viņam pajautā, ko viņš Rēzeknē ar skapu izdarīja. jo es pieļauju, ka varbūt viņš neklausās. Mums no budžeta bija skrūvis jāpērk un jāremontē skaps. Starp citu viesnīca nezināja, ka tas ir noticis. Mēs sataisījām skapi un viņi to neuzzināja. Mēs ielikām durvis atpakaļ. Es esmu pārsteigts, ka tu to pastāstīji publiski. Baigi praktiskie čaļi, jūs ņemat arī skrūvgriežu līdzi, es zinu, redzot, jo ir āmuri. Mums radi Latgalē viņi atdod. Viņi iedeva, jā, tas bija labi. Un par pretī bija jādod biļetes uz izrādi. Un ko šajā visā dara D-grīda pavēlnieks slavenais DJs Kress? DJs Klub Krēsls. Mēs mākslīgiem intelektam arī esam prasījuši par viņu, un viņš ir DJs Klub Krēsls mākslīgā intelekta. East Gentlemans, teiksim tā. Un viņš spēlē mūziku pirms tam, viņš arī piespēlē dažās etīdēs, arī starp etīdēm uzspēlē un arī starp brīdī uzspēlē un pēc šovu uzspēlē, tā kā viņš rūpējas. Neatņemam daļu mūsu šovu. Jā, un komandas, un dvēseli, un uzsilda skatītājs. Viņš ir tas, kas mūsu WhatsApp chatiņā visu laiku iemet jaukas ziņas un mūs uzmundrina. Jā, ļoti sirsnīgas ziņas. Tā pa vakariem viņš tas ir labi, tu ļoti labi trāpīji to laiku, viņš sūtās ziņas. Pirms gulētiešanas, es domāju, ko uzrakstīt čatā vēl. Tādas ziņas, ko sūta Džeku čatos. Dienas esencītiem. Tad saldu dūstu visiem. Lai jums jauks vakar. Jā, un atcerieties, ka mēs visi esam džentlmeņi. 23. oktobris, Towers. Cikos sākums? No 19. ieeja, sākums 20:00, un mēs esam tie, kas ko mēs esam baigi punktuāli. Es nezinu, vai mēs gribam būt Rammsteins vai kas, bet mēs reāli kāpjus skatos 20:00. Mūsu iesildošais, fantastiskais cilvēks Gatis Kurzemnieks. Jā, daudz uzskat, ka tas ir viens no skaistākajiem vīriešiem. Man liekas, tur ir starp citu, jā, Kozmena prāta ļoti skaists vīrietis. Un Gatis kāp jau silda cilvēkus, un reāli sākās šovs jau 8, tāpēc kavēt nav vajadzības. Jā, un īstenībā ir baigi forši atnākt krietni ātrāk, tāpēc, ka pie durvīm arī ir komiķi, kas sagaida un izjoko un vēl visu kaut ko tā kā paņemās. Un tad var aiziet pēc dzēriena vēl pirms tam. Visticamāk tējas. Loģiski. Jā. Tas ir. Baigi labā intervija, man nebija daudz ko runāt. Aicinu vēl. Varam par vēl izaicinājumiem pastāstīt. Mēs īstenībā arī mums ir savējās dziesmas, kuras mēs redzam bieži vien. Šovos, jā, rēbus ir arī populārākā lieta. Mēs katru sezonu jo mums īstenībā tas šovs, mums ir grūti pastāstīt, kas ir jauns šovā, piemēram, 4. sezona. Mums šo sezonu ir grūti pateikt, kas ir jauns, jo mums katrs šovs ir pilnīgi jauns. Cits viesis, cita improvizācija, cits izaicinājums, cits stand-ups, citi rēbusi, kas ir foto, kolāžu, bildes, tādas mīklas. Bet mēs arī vēl taisam, piemēram, game šovus. Katru reizi ir varbūt cits, vai tad, tas šovs katru reizi mainās un megamorfējās. Tāpēc pateikt, ar ko šī 4. sezona, ja visu laiku ir jauns, grūti pateikt, kas ir jauns. Viss ir jauns visu laiku. Jā, ko nozīmē vārds megamorfējās? Tev kā vecam, man to neieskaidrot. Mēs tam jūs atrisināt kaut kādā savā čatā. Jā, ka ir paprasīšu, lai DJs Klubkrēsls ieraksta definīciju tam. Bet jā, tā kā tiešām daudz, kas notiek, būs ļoti forša sezona, ir ļoti smieklīgi izaicinājumi. Es gribu pilnīgi pateikt. Varbūt var kaut ko pateikt, kas mums vēl priekšā sagaida. Es domāju, ka var. Piemēram, šajā šovā to mēs jau esam publiskojuši. Mēs izgatavojām transporta līdzekļus
līdzekļus, ar kuriem mums pēc tam ir jāveic konusu slaloms. Katram individuāli, un pēc tam ir arī dragreis. Un noteikums bija, ka nevar uztaisīt transporta līdzekli, uz kuru, no sērijas, ka dibdaps, kur tu vienkārši ar kājām spārdies vai ar rokām sevi dragā uz priekšu. Jā, bet ja tur ir pa vidus pieķis starp tavu roku un to asfaltu, tad viss ir kārtībā. Vai svara bumba. Jā, vienmēr sakot, tā kā tas būs, to mēs redzēsim rītdien, kā tas atrisinās. Bet vēl mēs esam šogad sagatavojuši izaicinājumu, kurām mēs glābjam mūsu manikenu no degošas mājas. Trešā stāvā. Jā, kad deg māja, un tev ir 3 stundas izgatavot izgudrojumu, ar kuru droši nolaist no jumta lejā manikenu. Jā, un tur bija nopietnas cilvēks. Jā, žūrijā mums bija, kas tu vērtēja drošību, un viss pārējos elements bija Latvijas valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā galvenais priekšnieks. Jā. Pats numur 1 cilvēks skatījās, kā mēs metam lēlus no jumta lejā. Mēs noslēgsim šo interviju ar Alfredu Ziņu. Mēs jau pieminējām Alfredu. Mūsu galvenais mecenāts. Alfreds saka, Arte, es Oskaru pazīstu no viena sporta pasākuma, kurš notiek maijā katru gadu Rīgā, un lai pamāja ar roku. Pagad, tā kā maratons. Oskars ir diezgan viens no visiem tiem diviem, ko pazīst. Alfreds arī beigās saka bang, bang. Viņiem ir bang, bang. Jā. Tā kā viņš jau visu pateica, viņš saka bang, bang. Tā varbūt tas ir maratons, tas māja pasākums. Tajā es arī esmu. Kosmēns ir vēl ilgāk par mani. Es esmu vienīgais, kurš ir siltumā. Expo, jā. Mēs esam siltumā, es guļu mājās. Taisnība, jā. Labi, ok, šim liekam punktu un ejam uz Tauveru. Rītā tiekamies Tauverā. 7:00 vakarā, jā? 7:00 ieeja, 8:00 sākums, biļešu vairs nav daudz. Tā var nākt jau pa dienu, lai... Jā, skatuvi pabūvēt, paslaucīt galdus, grīdu paslaucīt. Tad mēs varēsim rīt vēlāk ierasties. Paldies. Alfred, gaidam tevi. Tiekās. Un tagad Jānis Niedrs, tur jauno dziesmu, tu. Aiziet! Ik pa laikam man sanāk tā pāri pārkāpt līnijām. Stāsti, lai es zinu, kā no tā visa izvairām. Runāju, kad runāt drīkst, jokoju, bet apdomīt, tā lai pat uz īsu brīdi. Mana sirds nav samīdīta, bet ja lejā sanāk krist, tad tā lai nesāprīt. Un kad sev piedodu, atkal parādies.